Dažas dienas pirms Skandināvijas kausa izcīņas slēpošanās Meceres Sila trasē norisinājās tautas slēpojums un, kā lēš organizatori, Gunda Rupinieka pārstāvētais sportiskais uzņēmums Sportlat un Madonas sporta skola, šogad pulcējušies teju 500 aktīvās atpūtas piekritēju. Atšķirībā no citām reizēm šoreiz slēpotāji varēja izmēģināt uzlabotos Meceres Sila infrastruktūru, jaunās guļbūves mājiņas un retraku izveidotās trases. Mēs esam no šīs puses, no Gulbenes, bet patreiz mēs dzīvojam Rīgā, bet atceroties jaunību un šīs trases un biatlona trasi, pirms gadiem 20 es kādreiz šeit biju startējis, tāpēc es izdomāju, kad varētu atbraukt un piedalīties un ieraugot trasi. Es sapratu, ka šeit braukšu ne tikai šodien, bet varbūt kādu citu sestdienu, svētdienu vēl un vēl sacensības, un varbūt nākošgad, jo trasi jau ļoti labi sagatavoti un pasaules līmenī, es domāju. Laiks ir pietiekoši brīnišķīgs arī bez saulītes, jo slīd labi, un inventārs, un veikali, un kafejnīcas ir visiem pieejams, un es domāju, ka visi būs baudījumi no šīs dienas. Vislabākie apstākļi, un vienīgā vieta, kur ir tik labi dzīvošanas apstākļi, tik tuvu trasei, tā kā viss rulē, man prieks par madoniešiem. Jūs šodien esat tādā vadītāja amplua, bet vai arī pats uzkāpsiet uz slēpēm un paslēposiet? Nē, šodien nekāpšu uz slēpēm, bet es pakomentēšu tādus vīrus kā Briceras ar Guju un Upenieku pašu arī. Tautas slēpojumi jau ierasts pulcē ģimenes, vienkopus tiekas gan lielie un mazie, gan iesācēji, gan profesionāļi. Mazajam Krišānim jaunāko dalībnieku grupā līdz finišam nokļūt palīdzēja tieši ģimenes klātbūtne. Es izslēpoju no starta un man netīšām nūļu kaut kas pielika pie slēpes. Un kas tā tālāk notika? Es nokritu. Un tad tu cēlies Gandrīz pēdējais noslēpoļu. Bet tu tomēr pievarēji to distanci? Jā. Un kas tev šodien ir līdzjutēji? Mamma, māsa un Gunters. un brālis mazais. Jā, un brālis mazais. Visi priecīgi, apmierināti izskatās ar trases kondīciju. Protams, aktīvi atlēti jau ir diezgan nopietnām akmeņām sejām, bet viņiem ir savs fiškas, ko darīt. Pāriem aktīviem cilvēkiem vienkārši patīk šeit būt. Trasē varēja sastapt arī olimpieti Ilmāru Brici, kurš meistarības klases slēpojumā 18 km distancē izcīnīja 2. vietu. Trasa nebija sarežģīta. Trasa viss bija kārtībā, viss bija labi. Ilmār, es tev pašu galveno jautājumu, kāpēc ne 1. vieta? Andrejs šodien bija stiprāks. Tur varētu, protams, meklēt tur visādas iemesls un ko, bet, parasti uzvar stiprākais. Madonas tautas slēpojums ir 2. masveidīgākais slēpojums aiz populārā Alaugsta slēpojuma.